Pēdējo reizi pļaujot, nejauši pārtrūka asmeņas dzenošā ķīļsiksna. Un pēc vairākiem gadiem nažu asināšanas tie ir sākuši jau dilt. Un neskatoties uz to, ka es katru reizi mēģinu uzasināt, var just, ka motoram paliek jau grūti pļaut garu zāli. Tāpēc es nopirku jaunu ķīļsiksnu un jaunas asmeņus, kas nebija lēti. Un pie reizes es gribu salabot šim beņķim stiprinājumu, kas kaut kad ir pārlūzis uz pusēm. Līdz ar to tas sēž nevienmērīgi un liek visu slodzi tikai uz vienu pusi. Es zinu, ka smuki nav, bet turās. Nu, vismaz mazliet labāk. Bet es zinu, kas te vēl palīdzēs. Metāla epoksīds. Tas gan palīdzēs ar izturību, gan man nebūs speciāli jākrāso. Tas, protams, neaizstāja kvalitatīvu metināšanu, bet tādos maznozīmīgos darbos tas ļoti palīdz. Kamēr tas žūst, es varu strādāt pie asmeņiem. Šim traktoram abi asmeņi griežās pulksteņa rādītāja virzienā, tāpēc tie ir vienādi. Un, ja salīdzina ar vecajiem, var redzēt, ka galos ir ļoti daudz nosināts, un šeit, tais spārnos, ir nodils. Un iespējams tāpēc viņam grūtāk ir arī nopļaut, jo tie spārni velk to zāli uz augšu. Izskatās, ka tie ir salīdzinoši asi jau atverot. Es speciāli nenoslīpēšu to virskārtu nost, lai ilgāk kalpo. Es tāpat katru reizi viņus asinu, tāpēc, ja vajadzēs, uzasinās. Un tas pats otrā pusē. Šis apkārt šim, un otrā pusē apkārt šim. Ja šo pastumju uz leju, šis ir sacietējis,